Šodien es tev pateikšu divus teikumus. Ja tu tos pa īstam pieņemsi, tava dzīve vairs nebūs tāda kā iepriekš. Iespējams, tev sākumā var šķist skarbi, taču jo ilgāk ar to dzīvo, jo vairāk tā atbrīvo. Un pirmais teikums ir: neviens cits tevi nevar sagraust, salauzt, likt justies slikti, izņemot tevi pašu. Un otrs teikums: neviens tevi nevar izglābt no tās vietas, kur tu šobrīd esi, izņemot tevi pašu. Iespējams, sākumā šie vārdi var radīt pretestību, taču es tev aicinu uz tiem paskatīties no pavisam citas puses. Tā ir iespējams viena no labākajām ziņām, ko vari saņemt. Jo tas nozīmē, ka tava dzīve nav citu cilvēku rokās. Tava dzīve nav tava partnera rokās, tava priekšnieka rokās, tava vecāku rokās, bērnu rokās, valsts, kurā tu dzīvo, rokās. Tāpat nav tavas pagātnes rokās. Tava dzīves pults, man nav pults, man ir telefons, ir tavās rokās. Jā, citi cilvēki var tevi ievainot un aizskart ar vārdiem vai darbiem. Viņi var tevi pievilt, viņi var aiziet no tavas dzīves. Taču tikai tu esi spējīga izlemt, cik ilgi šie notikumi vadīs tavu dzīvi. Tieši tāpat arī neviens cits nevar tavā vietā izveidot dzīvi, kurā tu jūties labi, kurā tev ir labi. To nevar izveidot ne partners, pat ne mentors, arī psihologs, neviens kurs, nekas. Šie cilvēki var iet tev blakus. Atkarībā no viņu spējām, viņi var tevi atbalstīt, viņi var tevi iedrošināt, viņi var arī kā speciālisti parādīt ceļu, kas ir iespējams. Taču šo soli spēr tikai tu. Un tieši šajā solī slēpjas tā tava lielākā brīvība. Brīdī, kad tu to pa īstam saproti, tā dziļi sevī, tas ir mirklis, kad tu pārstāji gaidīt un domāt, ka tava dzīve ir iespējama tikai tad, kad mainīsies pasaule, mainīsies apstākļi, tad, kad. Patiesībā apstākļiem, kuros mēs esam dzīvē, ir ļoti maz ietekme. Un arī tikai tad, ja mēs tam ļaujamies. Tad, kad tu paņem atpakaļ to pulti, tu sāc veidot savu dzīvi tieši no šīs vietas, kur tu šobrīd esi. Tieši šobrīd, kur tu esi, un par to arī būs šodienas epizode. Priecājos tev redzēt šajā podkāstu sērijā, kā izveidot dzīvi, kurā jūties labi, un iepriekšējās epizodēs mēs runājām par to, ka tas pirmais solis, kas ir jādara, lai izveidotu dzīvi, kurā justies labi, jāsāk veidot attiecības pašiem ar sevi. Un otrajā sērijā mēs runājam, kad ir jāapgūst prasmes sevi sajust, saprast, kas man ir vajadzīgs. Un manā skatījumā tie ir ļoti svarīgi priekšnoteikumi, lai tu spētu apņemties sevi izglābt. Tāpēc, ja tu neesi noskatījies iepriekšējās sērijas, es tev aicinu tepatām manā kanālā, tāpat arī ielikšu aprakstā, noskatīties šīs divas sērijas pirms tam. Bet atpakaļ pie epizodes. Izglābt sevi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad tu pārstāji gaidīt, kad kāds cits, jo tas nav iespējams, citam nav iespējams izdarīt to tavu iekšējo darbiņu. Cits var uztaisīt tev frizūru, viņš tev var uztaisīt ēst, bet to iekšpasauli var mainīt tikai un vienīgi tu pats, tu pati. Tāpēc
Tajā mirklī, kad tu apņemies izglābt sevi, tu būtībā noslēdz līgumu ar sevi, ka tu esi gatavs, gatava darīt šo iekšējo darbu, un tu to dari sevis dēļ, ja? Godinot sevi. Par to būs vēl viena vesela epizode. Ja? Jo, kā es arī minēju, mentors, ja, var parādīt ceļu. Ja? Es arī rādu ceļu. Ja? Terapeits arī var palīdzēt saprast, kāpēc tu esi nonākusi šajā posmā, kas tur ir aizvedis. Ja? Bieži mēs gaidām šo atbalstu no partnera. Jā, partneris iespējams, un es gribu uzsvērt vārdu iespējams, var atbalstīt, bet nevienmēr, jo viņš nav speciālists. Ja? Un viņš var nesaprast tevi, un tas ir ok. Tas ir ok, jo tas ir tavas sajūtas, tā ir tava pieredze, un partnerim ir citas sajūtas, viņam ir cita pieredze. Jā, kaut kas var jums tā kā krustoties, bet tā līdz galam, ja, īsti nav iespējams. Ja, arī dzemdības katrai ir savādāks. Jā, mēs aptuveni varam nojaust, ja, kādas tās ir. Vīrietim diezgan grūti vispār saprast, kādas tās ir. Ja, nav iespējas. Jo nav tās pieredzes. Ja, tāpēc mentors var parādīt ceļu. Viņš var saprast, kā tas ir dzemdēt. Ja, viņam ir dzemdības speciālists. Viņš tam ir izgājis cauri, viņš zina visas tās iekšējās lietas, kas ko notikt, un viņš var atbalstīt. Bet jāpiedzemdē ir pašai. Ja, es par sievietēm šobrīd. Ja, to nevar izdarīt neviens labākais speciālists nevar. Tur pašam ir tas darbiņš jāizdara. Ja, un tas pats ir uz šo izglābšanu. Ja? Arī draugi tev var būt blakus, un viņi var būt kā atbalsts, bet tavā vietā nevar neviens izdarīt to darbu, lai saregulētu tavu nervu sistēmu. Ja? Lai tu izveidotu šīs attiecības ar sevi. Ja? Lai tu neviens tavā vietā nepieņem šos lēmumus, kas tevi aizvedīs vai neaizvedīs tur, kur tu vēlies. Ja? Un neviens nevar izveidot neviens nevar dzīvot tavu dzīvi. Ja, un šo savā praksē es patiesībā redzu ļoti daudz, ļoti bieži, kad cilvēki arī ļoti vēlas palīdzēt citiem. Ja, vēlas noņemt no sevis, ja, bet vēlas parādīt, kā partnerim labāk dzīvot, kā bērniem labāk dzīvot, kā vecākiem dzīvot, kā kolēģiem, kā varbūt ieteikt kaut ko draugiem, ieteikt vispār kā, un tiešām no sirds to grib darīt. Ja, es paiešu tālāk vēl arī iemeslos, kāpēc mēs to darām. Ja, būtībā tas ir, kad viņi meklē veidus, kā citiem būtu vieglāk, kā būtu mierīgāk, kā būtu labāk. Tā ir skaista īpašība, tas nav nekas slikts. Ja? Taču zem šīs īpašības, zem šīs vēlmes parasti slēpjas daudz kas dziļāk. Ja? Jo patiesībā mums neviens nepieder. Neviens, ne mums partneris pieder, ne bērni mums pieder, ne vecāki mums pieder. Jā, mēs esam atnākuši caur vecākiem, jā, arī mūsu bērni ir atnākuši caur mums, bet viņiem ir sava dzīve, un partnerim ir sava dzīve, un vecākiem ir sava dzīve. Jā, viņiem ir savs, kā viņi piepilda. Jā, un kaut kādas lietas mums var sakrist, protams, un kāds var nesakrist. Bet patiesībā mums nav neviens jāizglāb, mums nav neviens jāpārveido, jākoriģē. Ja? Katram cilvēkam savs ceļš, savi lēmumi, sava atbildība. Ja? Un te ir tā skarbā patiesība, ko es atkal un atkal ļoti daudz redzu savā darbā, ka cilvēks, kurš ļoti vēlas glābt citus, viņam ļoti bieži īstenībā visvairāk pašam ir vajadzīgs tas, ko viņš cenšas dot apkārtējiem. Ja tu vēlies citiem dot drošību, tad patiesībā zemapziņā es redzu, ka tā drošība ir pašam ilgas justies drošībā. Ja? Daudz, piemēram, arī par šo finansiālo drošību. Ja gribi iedot to finansiālo drošību, bet īstenībā pašai līdz finansiālajai drošībai vēl gana tālu. Jā, ir tikai ceļš, ir tikai ideja, kāds ir iedevis pavadienu, kā to var. Ja, bieži šo redzu tīkla mārketingā, es neko negribu teikt ne sliktu par tīkla mārketingu, ja, bet ar kādu nodomu es ieeju tajā.
Ja, ar kādu, nu, es vienmēr skatos un tikai vienīgi ar nodomu. Ja, un tu nevari iedot citam, kas tevī nav. Ja, un, ja mēs tā kā gribam iedot citam, ja, bet īstenībā nu, man pašam to vajag. Ja, ja man gribās tā kā visiem tur nomierināt, visiem tur pateikt, viss būs kārtībā, viss labi, patiesībā šie cilvēki zemapziņā ļoti vēlas, lai kāds pamanītu, ka viņai ir nogurusi, ja, un viņam pateikt šos vārdus. Ja? Un kurš arī māca šīs rūpes, rūpēties par sevi. Protams, es nesaku, kas ir par visiem. Ja? Es vienkārši savā praksē ļoti daudz redzu. Bet šis cilvēks arī ļoti bieži pats sevi ir nolicis pēdējā vietā. Ja, un es to redzu atkal un atkal. Ja, atkal ļoti daudz, 90% no mūsu sarunas cilvēks vispār izvairās runāt par sevi. Viņi runā par partneri, par bērniem, par vecākiem, par darbu. Ja, tur var būt laikapstākļi, vēl kaut kas. Un es pamazām aizvedu šim jautājumam, ja, kāpēc tev ir tik svarīgi tas un tas, ja, kāpēc tev ir svarīgi par tiem citiem parūpēties, kas nav slikta īpašība. Ja, bet tas ir tas, kur aizvedot, ja, un šeit ļoti bieži ir grūti atbildēt. Ir grūti, tas, ko es dzirdu, labs jautājums tā. Nē, šitā es nebiju domājis paskatīties. Ja, man ir savi āķīgie jautājumi, labi, tie varbūt nav āķīgi jautājumi, tie ir vienkārši tieši jautājumi, kas palīdz ieraudzīt patiesību. Un, ja cilvēks nekad nav par to domājis, tad ir jādomā. Ja? Un atkal gribās tā kā par tiem pārējiem, ja? Un es tik velku atpakaļ. Ja? Visu laiku atpakaļ. Par sevi, par sevi, par sevi, par sevi. Un ir tukšums, un liekas, ka tas tukšums ir jāizpild, kaut kas jāsaka, bet cilvēks nezin, kāpēc. Ja? Nezin, nu, viņš tā kā neizprot, viņš nesasaista to ar sevi. Ja? Tā vēlme citiem palīdzēt ir tas, ka es pats gribu vairāk mīlēt sevi, ja? Vairāk būt sev uzticīgs, vairāk ticēt sev, finansiālu drošību, atrast dzīvē jēgu. Ja? Un ja tas cilvēks ir gana ievainojams, viņš pamana. Ja? Viņš pamana, viņš ierauga to, ka visu, ko vēlas dot citiem, ir tas, ko pēc kā viņš vairāk ilgojās. Pieņemšana, drošība, atbalsts, sapratne, mīlestība. Vienkārši atļauj būt. Tas ir ļoti emocionāls brīdis, man pat šobrīd nāk asaras, jo es zinu, ka es pats šo lēmumu pieņēmu. Es arī esmu pieņēmis šo lēmumu, ka es nevienu neglābšu. Viss, par ko es šajā dzīvē, ko es dzīvē daru, es tikai glābu sevi no pašas sevis. No tā, kādus stāstus es esmu uzbūvējis. Tas arī priekš manis bija ļoti emocionāli, bet vienlaiks tas ir ļoti neticami atbrīvojoši. Ja, ja tu saproti, nav jāskrien glābt visa pasaule, lai beidzot sajustos vērtīgs. Ja, tas cilvēks, viņš var pagriezties pret sevi, ja, pagriezt to spogulīt sevi, ieraudzīt šo savu ievainojumu, palikt atvērtai, nebeigt no tā, neizlikties, ka viss ir kārtībā, vienkārši palikt ar sevi, tas ir ārkārtīgi dziedinoši. Ja, un tur, esot blakus šādiem lēmumiem, ja, piedzimst tie lēmumi, ja, kas ļoti maina šo dzīvi, ja, kad viss es no šīs dienas es glābju sevi, ja, nevis pārējos, ja, un tiešām paradoxāli, bet tieši pēc šī lēmuma cilvēks, glābjot sevi, ir daudz spējīgāks palīdzēt citiem. Jo tas nāk, mīļie, dabiski. Ja, tas nāk dabiski. Man pirmā reize bija tie 2 gadi atpakaļ, laikam tas bija šitas, jā, tas bija vecgada vakars, kad es sapratu, kad es beidzot dodu no pārpilnības. Ja, kad palīdz, tāpēc, ka tas cilvēks palīdz, tāpēc, ka viņā ir miers, viņā ir veselums, viņā ir spēks, viņam ir skaidra tā kā ticība, ko viņš dara, kāpēc viņš dara. Viņš sevi mīl, ja, un tā ir cita kvalitāte. Es bieži arī tādās klātienes sesijās es saku, es nevaru nevienā, es nevienu neglābju, un es nevienu nemācu, un es nevienam nesaku, kas ir jādara,
bet es ļauju to ieraudzīt pašiem un uzņemties šo darbu, ko tas cilvēks ir paveicis, un arī kursos. Ja? Tas nav tikai kaut kādas klātienes sesijas, arī kursos. To izdara cilvēks pats. Ja? Nākošā epizode būs par to, kur reāli cilvēks padalīsies ar tavu stāstu. Ja? Jā, es iedodu instrumentus, es esmu blakus, es izprotu, kāpēc. Cilvēks to izdara pats. Un tad, kad es nevēlos glābt, es kā speciālists nevēlos nevienu glābt, tas nav par to, ka es nedaru darbu. Tas ir par to, ka es tieši otrādi es ļauju cilvēkam ieraudzīt to, cik viņš pats ir spējīgs. Jo savādāk jau ir tikai atkarība un atkarība un atkarība. Ja? Es varbūt aiziešu vēl, gribu apskatīt vēl to, kāpēc mēs šo lēmumu atliekam, ja, izglābt sevi. Un, jo tur patiesībā ļoti tādi vairāki cilvēciski iemesli, kāpēc mēs atliekam šo lēmumu. Un tas atkal ir lēmums, vai mēs pie tā pieturamies, vai mēs tomēr pieņemam to lēmumu izglābt. Un viens no iemesliem noteikti ir tas, ka, nu tā teikt, kaut kur tā cerība, ja, cerība ir patīkama tomēr tāda sajūta. Ja? Viņa dod sajūtu, ka kaut kas varētu pamainīties, pašam īsti neko nedarot. Ja? Bet rīcība tā jau pieprasa kaut ko konkrētu, un tas nozīmē, ka man būs jādod enerģija, man tiešām būs kaut kas jāmaina. Ja? Un tomēr tā cerība, viņa ir svaru kausos, viņa ir vieglāka. Ja? Un tad top tie attaisnojumi. Ja? Attaisnojums ir laiks, nekad nav īstais brīdis, ne, nu šajā gadā redzot, kas ir, ja, tikai tad, kad bērni paaugsies, kad būs vairāk naudas, sagaidīšu atvaļinājumu, vai nu pēc atvaļinājuma, vai nu pēc šī projekta, man jāsatiek īstais cilvēks, ja? Un mēs dzīvojam nākotnē. Ja, un paiet vienkārši, kur palika, paiet gads, un cilvēks vienkārši paskatās, ok, reku 1 gads, reku 2 gads, ja? Ja? Lēmums ir citāds. Ja? Tad, kad mēs pielemjam, ja, tas nozīmē to, ka es negaidu šo perfekto brīdi. Ja? Es sāku darīt, rīkoties ar to dzīvi, kas man ir šobrīd. Ja, tieši apzinoties to, ka perfektais brīdis vienmēr ir šodien, un man šodien nav jāmaina visa dzīve. Ja, solīt kaut kāda lieta, ko es vienkārši varu apņemties, uzņemties atbildību, ka es uzņemos atbildību absolūti par visu, kas notiek manā dzīvē. Un ja kaut kas nav tā, kā es vēlos, tad tā ir mana atbildība to mainīt. Es pati vienu laiku katru rītu cēlos ar domu, kad man arī negāja lietas, kā man gribētos, ka es uzņemos pilnu atbildību par visu, kas notiek un nenotiek manā dzīvē. Ja? Nav viegli. Ja? Nav viegli. Zin, maniem klientiem nav tas viegli, bet īstenībā tā ir tāda brīvība, tāds atbrīvošana, jo tu ieraugi to savas alķīmiķa spējas, un tas mums ir visiem. Ja? Tas mums ir visiem. Un nav perfektāka brīža par šodienu. Nav. Ja, un mēs noteikti tā vēl viens iemesls, mēs tomēr baidamies uzņemties šo atbildību. Ja, atbildība bieži vien arī es caur saviem klientiem redzu, ka tas ir kaut kas tāds smags. Ja, kaut kas smags, bet es to redzu kā brīvību. Ja, jo mēs bieži arī šo atbildību kaut kur jaucam iespējams ar vainas sajūtu. Ja, tās ir divas atšķirīgas lietas. Ja. Tu nevienmēr esi, tā teikt, vainīgs par visu, kas ar tevi noticis. Ja? Ja mēs paskatāmies no tāda plašāka skatu punkta, ja, viss, kas ar tevi līdz šim brīdim ir noticis, kamēr tu klausies šo epizodi, patiesībā bija tam jānotiek. Tā bija kaut kādas tavas mācības stundas, tās bija pieredzes, viss ir bijis perfekti. Ja mēs paņemam patiesību, ka visumā viss ir perfekti, arī visas šīs pieredzes tev vajadzēja. Ja, lai noteikti kaut ko apzinātos sevī, ja, noteikti tas ir spēks sevī, ja, kaut kādas lietas, ja, sevī pašā. Un tad ir tas jautājums, ja, cik tālu
Ja tu šobrīd jau sāc uzdot šo jautājumu, tu jau vari sev uzdot jautājumu, ko to darīt tālāk. Ja? Atbildība tā ir tiešām brīvība, jo tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu vari ietekmēt dzīvi, ja? Tu neesi atkarīgs no to, vai tur partners mainīsies, ja? Vai tur priekšnieks kaut ko, vai vecāki, vai apstākļi. Tur tā pults mīļi atgriežas jūsu rokās. Mēs turpinām gaidīt ideālo brīdi. Ja? Bet, ja tu paskaties atpakaļ uz pēdējiem 5, 10 gadiem, iespējams sapratīsi, ka vienmēr ir bijis kāds iemesls pagaidīt. Ja? Vienmēr, ja? Es katru dienu esmu, arī ir bijis tāds laiks, kad es skatos, es šeit parasti atlieku, bet es tagad daru un es izdaru, un tā ir ticība sev, tā ir pašvērtības atgriešana, ja? Viss pret sevi. Un tieši tā pieaugšana, ja, ka mēs neesam vairs tie bērni, viņi sākās tajā brīdī, kad mēs pārstājam gaidīt ideālos apstākļus. Mēs radam ideālus apstākļus, un šobrīd ir visideālākie apstākļi, lai izdarītu kaut kādu vienu lietu. Es uz mirkli gribu pārtraukt šo epizodi, lai paziņot ko svarīgu. Mēs bieži dzirdam aicinājumu izzini, izproti sevi, un jā, izpratne dod mieru un skaidrību. Savā praksē es to saucu par pirmā līmeņa transformāciju. Taču ir brīdis, kad kļūst skaidrs, izpratne pati par sevi vēlamās izmaiņas dzīvē nerada. Pēc 5 gadu darba ar klientiem es varu teikt skaidri, īstās pārmaiņas notiek ķermenī. Ne tikai saprotot, bet piedzīvojot. Tāpēc ar patiesu prieku ziņoju, ka ir atvērta pieteikšanās uz manu online autoru kursu Somatiskās transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis, ar manu tiešu vadību un atbalstu visa kursa laikā. Šis nav kārtējais pašizaugsmes kurs. Tā ir transformācija, kas sākas ķermenī, vietā, kur glabājas tava nervu sistēma, reakcijas, emocijas un neapstrādātie stāsti. Šādā formātā kurs pieejams tikai 2 reizes gadā. Nepalaid šo iespēju garām un piesakies jau šodien. Iespējams, tev liekas, ka nav laika. Starp citu, iepriekšējā kursa dalībniecei Santai, kas pēc profesijas ir grāmatvede, arī tā likās. Bet viņa riskēja un tomēr pieteicās visintensīvākajā dzīves posmā. Rezultāts? Prasmes, kā būt savai laika noteicējai un drosme dzīvot no pieredzes, nevis pieņēmumiem. Protams, Santa arī uzlaboja savu emocionālo stāvokli, atbrīvojās no stresa un citām limitējošām pārliecībām par sevi un dzīvi. Pievienošanās saite zemāk, turpat aicinu tevi iepazīties ar programmu un iedvesmoties no pārējo dalībnieku atsauksmēm, un mēs tiekamies kursā, kur tevi sagaidīs īpaši piemeklēta bonus, lai jau šodien pat tu vari uzsākt iespējams vērtīgāko ceļu pie sevis. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Vēl viens iemesls, kāpēc mēs nepieņemam šo lēmumu izglābt sevi, ir vēl tas, ka ir tā neziņa, kā tad būs tur, kad es tiešām jutīšos labi tajā dzīvē. Un kā es to redzu? Es redzu to, ka mēs pieaugušie, mēs bērnībā neesam redzējuši, vismaz es neesmu redzējis, mani klienti 90, nebaidīšos teikt, 95% arī nav redzējuši tādu pieaugušo, kurš patiesi rūpējas par sevi. Kurš spēj mierīgi novilkt robežas, pateikt nē, pateikt jā, kurš spēj regulēt savas emocijas, kurš neupurē sevi visu cita labā, kurš spēj atpūsties bez vainas sajūtas, pieņem kļūdas kā dzīves mācības stundas, nenosoda sevi. Ja tu to neesi redzējis, nav brīnums, ka tu nezini, kā to izveidot savā dzīvē. Neviens mums to nav mācījis. Bet tieši to var iemācīties. Arī mana mamma ziedoja visu savu dzīvi man. Es nezinu, kā tas ir, kā parūpējās par sevi. Man nebija tādas mācību stundas.
Man patika arī viens klients iemesls, vienas manas somatiskā kursa dalībnieces iemesls, kāpēc viņa izvēlējās iet šo ceļu, jo viņa vēlas tieši ar piemēru parādīt arī saviem bērniem, ka var citādi, var vieglāk. Ja, un te arī ir jāsaprot tas, ka mēs caur savu piemēru varam parādīt, bet atkal mēs to darām sevis dēļ. Jo varbūt tas nav vajadzīgs bērniem, bet viņi redz realitāti. Varbūt arī citādi. Un būs kaut kāds dzīves posms, kad sapratīs, hei, bet var arī tā. Ja, var arī tā. Ja, un kas notiek, kad ja tu uzņemies šo atbildību par sevi, strādā ar sevi, ja, apkārtējie sāk iedvesmoties un iespējams, ja viņi vēlas būt tev tuvāk, jo viņi sajūt, tur kaut kas mainās un tur ir kaut kas garšīgs un tur ir kaut kas foršs, kad tas cilvēks dara to darbu ar sevi. Ja? Bet ir vēl viena lieta. Mēs bieži baidamies pazaudēt savu identitāti, jo tas dzīves virpulis, kurā mēs esam bijuši, ja, iespējams, tu pazaudējies un tu pat nesaproti, kas tu esi bez šīm savām lomām. Ja, kad, ja tu esi visu laiku izdabājis, tu esi vienmēr gribējis būt, vai esi bijis stiprs, stipra, ja, paciest, paturēt sevī, ja tur būtu tas glābējs, ja visām pudelēm par korķu, ja, šīs lomas kļūst ļoti, ļoti pazīstamas. Ja, un pazīstamais nervu sistēmai vienmēr, ja, gandrīz vienmēr, ja, šķitīs drošāks nekā nezināmais, pat ja tas rada ciešanas. Ja, tāpēc pārmaiņas bieži šķiet biedējošākas nekā palikšana vecajā. Ja, un man arī patīk viens mans klients, ļoti ilgadējs klients, viņa rakstīja, grūti būs jebkurā gadījumā, grūti būs pa jaunam un grūti palikt vecajā, ja, kuru grūti tu izvēlies. Šis teikums man arī ik pa laikam ir noderējis. Ok, grūti būs tā, grūti būs tā. Ja, kas ir tas, kuru grūtumu, kur man potenciāli pēc tam būs vieglāk? Un parasti jau tā ir tā vīzija, kur es vēlos būt, vai ne? Kaut kā mēs esam laikam iemācījušies būt bezspēcīgi. Pat tāds psihologs Martins Seligmans ir aprakstījis šo fenomenu, ko sauc par learned help, lessness, jeb iemācīto bezpalīdzību. Ja cilvēks atkārtot, tad piedzīvo situācijas, kurās viņa rīcība neko nemaina, viņš pamazām pārstāja darīt. Ja? Pat tad, ja tās iespējas ir radušās, ja, tas pat nav tāds apzināts lēmums, tas ir drīzāk nāk no nervu sistēmas secinājums, nav jēgas. Ja? Varbūt arī tev tā ir bijis, ja tu kādreiz esi domājis, tur esmu jau 10 reizes mēģinājis, nekas nemainās. Tā vienkārši ir mana dzīve. Ja, bet šādas domas bieži nav patiesība. Ja, tas ir pieredzes radītas secinājumi, un mēs šos secinājumus varam mainīt atkal caur citu pieredzi. Ja, tur, protams, ir vērts papreparēt, kas tas ir bijis, ko tu esi darījis, un vai tur nav bijis ekspektācijas kādas, ja, konkrētas, ja, arī. Vēl viens iemesls, par ko runā ļoti reti, ir šī patiesība, ko es runāju epizodes sākumā. Tad, kad mēs neglābjam sevi, ja mēs tā kā neapzināti izvēlamies neizglābt sevi, jo tas nozīmētu atzīt sāpīgu patiesību. Un šo sāpīgo patiesību, ka tomēr neviens neatnāks man izglābt. Nebūs. Ja? Neviens tā kā neuzliks man tieši skaidru ceļu, kā tad tā dzīve man jādzīvo. Un tur sākumā šī doma var šķist ļoti skumja, bet ieklausoties, iemiesojot, savienojoties ar šo domu, tā var būt arī neticami atbrīvojoša. Ja, jo tiklīdz mēs pārstājam gaidīt šo glābēju, ja, mēs viss nav glābēji. Mēs sākam apzināties, kāds tad mums patiesībā ir spēks. Ja? Mēs redzam to, ka tā dzīves pults ir visu laiku tepat blakus. Tepat. Kaut kā mēs vienkārši atdevām, lai mūs tur kāds
virza, ja, cita rokās. Ja tu pieņemtu lēmumu, ka tu paņemsi to atpakaļ, tu saproti to, ka patiesībā pagātne neeksistē. Ja? Viss tā nav. Vakardiena ir pagājusi. Nav vairāk tas. Jā, labi, tur ir notikuši kaut kādas lietas, bet ir tagadne. Ir tikai un vienīgi tagadne. Un tu esi atbildīgs par to šodienu, jo tieši to, ko tu darīsi šodienā, tā veidos tavu rītdienu, tavu nākotni. Un es piedāvāju vēl paskatīties uz iemesliem, kāpēc tad mēs gaidām, kad mūs kāds izglābs. Ja? Un noteikti viens no iemesliem ir tas evolūcija. Evolūcija, ja mēs paskatāmies uz sevi kā uz cilvēcisku būtni, cilvēkam, un paskatāmies, kā ir varbūt citur dabā, ja? Cilvēka mazulis ir viena no visatkarīgākajām dzīvajām būtnēm. Viņš bez pieaugušā nevar izdzīvot. Ja? Drošība ir nākusi visu laiku no ārpuses. Ja? Tāpēc arī mūsu nervu sistēma ļoti agrīnā vecumā iemācās. Lai man būtu labi, ja? Kādam par mani jāparūpējas. Kādam ir jānomaina man tas pampers, kādam ir mani jāpabaro, ja? Kādam man ir jānoliek, labi, mazulis diezgan ātri sāk varbūt tur velties un kustēties, ja? Bet tās lietas ir jāiedara. Ja? Un šī programma mums bērnībā ir nepieciešama. Diemžēl bieži pieaugušā vecumā tā bieži turpina darboties automātiski. Ja? Otrs iemesls, ja, kāpēc mēs gaidām, ka mūs kāds izglābs, ir šī pieķeršanās teorija. Ja, jo bērna pirmās attiecības, tas ir pētīts, ja, tas ir pētīts, ka bērna pirmās attiecības kļūst par moduli tam, kā viņš uztver gan sevi, gan citus. Ja, un ja šī drošība ir bijis nestabila, ja, cilvēks pieaugušā vecumā meklē šo drošību ļoti bieži ārpus sevis, partnerī, autoritātēs, darbos, sasniegumos. Ja kāds varbūt riktīgi aiziet darbā sasniegumos, kāds aiziet riktīgi sportā, kāds dziedātājs un tā tālāk un tā tālāk. Ja, tas vienkārši to vajag apzināties. Trešais iemesls ir nervu sistēma. Ja? Tātad saskaņā ar šo polivagālo teoriju mūsu nervu sistēma nepārtraukti meklē drošību. Ja? Esmu arī citās epizodēs minējis, viņa arī vienmēr pārčeko, ja? Skatās 7 reizes sekundē, vai tu esi drošībā, vai tu esi mierā, un ja bērnībā drošību nodrošināja citi, ja? Ķermenis saka, turpina gaidīt. Ja, ka arī pieaugušajā dzīvē kāds cits atnāks un manī to mieru radīs. Tāpēc cilvēki bieži iekrīt lamatās gaidot, piemēram, kad partneris mainīsies, tad man būs labi. Ja, diezgan daudz esmu strādājis ar partneru attiecībām, un vienmēr gaidas, vienmēr ir vienam no otra ir kaut kādas gaidas, ka viņam būtu kaut kādā veidā jāmainās. Protams, tas ir dziļāks jautājums, un mēs varam skatīties vienmēr, kā atjaunot attiecības un kā pilnveidot viņas, bet tas, kā mainīsies, tas nenozīmē, ja, tas kad partneris pats par sevi nav glābējs. Ja, tas ir kaut kas, tā doma ir joprojām, kad mana dzīve mainīsies tikai tad, kad tas ārējais kaut kas izmainīsies. Ja, protams, nervu sistēma meklē drošību, ja, bet partneris nevar izglābt, nauda nevar izglābt, ja, jauns darbs nevar izglābt, kurs arī nav glābējs, psihologs, mentors, ja, tie visi, protams, jebkura šī lieta, ko es nosaucu, viņi var būt ļoti nozīmīgi, palīgi tavā ceļā. Ja, tavā ceļā. Taču viņi nevar izdarīt šo darbu, viņi nevar izveidot tev dzīvi, kurā tu jūties labi. Ja, viņi nevar tavā vietā pieņemt lēmumus, pateikt nē, parūpēties par tavu ķermeni, izveidot attiecības ar sevi, nospraust robežas. Ja, to nevar tavā vietā nodzīvot dzīvi. Ja, un es to ļoti bieži redzu savā darbā. Arī cilvēki, viņiem nākot uz kursu,
Jā, viņiem liekas šī doma, ka beidzot viss atrisināsies, ja, ka kaut kāda metode pamainīs dzīvi, ka kāds beidzot pateiks pareizās atbildes. Bet, ja, protams, kurs uzlabo dzīves kvalitāti. Jā, ar vienu noteikumu. Ja, tātad kursā ir kaut kāda informācija, un tālāk tā informācija jāpielieto dzīvē. Ja, jo patiesībā tā transformācija notiek tajā brīdī, kad tu saproti, ka ne tas mentors, ne tas kurs mani neizglābs. Ja? Bet es caur to varēšu iegūt skaidrību, varēšu iegūt zināšanas, varēšu iegūt instrumentus, varēšu iegūt pieredzi, man būs tā kā sapratne, kas notiek, kā notiek, iegūt tādu mieru, un tad es varu izveidot to dzīvi, kurā es jūtos labi. Ja, un tā ir milzu atšķirība. Ja? Pārstāt no gaidīšanas uz radīšanu, ja? No tādas atkarības uz atbildību, ja? No cerības, ka kāds mainīs manu dzīvi, uz lēmumu kļūt par šo cilvēku, kas maina savu dzīvi, ja? Kurš pats sāk vērot sevi, ja? Vērot, kā tad es darbojos dzīvē, un pats sevi izglābt no tās vietas, kur es šobrīd esmu. Ja? Tad atkal tā pults atgriežas tavās rokās. Noteikti palīdzība ir ļoti vērtīga. Vajag iet pēc palīdzības. Ja? Es tikai to niansu, to atšķirību gribu, lai tu redzi. Ja? Arī es esmu izmantojis mentorus, jāsāk uzskaitīt būs, ja, kursus, apmācības speciālistus, un joprojām tos izmantoju, un joprojām arī izmantošu, jo katram dzīves posmam, es ticu, ir nepieciešams kāds pavadonis, kurš var būt blakus, kamēr es eju šo jauno posmu, jo tā ir drošāk. Ja, es saprotu, kādas lietas man ir jādara, nepopulāras lietas, neētas lietas, bet es saprotu, ka man tas ir jādara. Ja? Un man ir vienkārši blakus šis cilvēks, viņš pastāsta, tā ir. Reku ir te vienu instrumentu var ņemt, reku var vienu instrumentu, bet tas ceļš ir jāiziet. Ja? Tas ceļš ir jānoiet pašam. Ja, tas ēdiens ir, nu, tā teikt, jāpēd pašam, tas pietupiens ir jāuztaisa pašam. Ja tev sāpēs muskuļi rīt, piemēram, ja, un tā ir daļa no procesa, tas ir normāli, tu nedari neko nepareizu, ja, nevis, man te muskuļi sāp, un man nav jau sešpakā, un vēl kaut kas, jā, tas ir cilvēks, kas ir izglītojies tajā, un viņš var to izstāstīt. Ja? Tāpēc ir ok, un mums vajag būt cilvēkam. Es tiešām ticu, ka mums vajag būt katram vismaz vienam cilvēkam, kas iet blakām šo ceļu, ja, kas var šo ceļu uztaisīt atbalstošāku. Ja? Bet, ja mums ir tā atkarība no palīdzības, ja, tad tā atkarība tev atņem spēku. Es tev bišķi gribu ievest arī tādā. Ja varbūt šobrīd liekas, nu, nē, tas nav izdarāms, ja? Vai to jau var tikai kādi stiprie, nē, vai tas nav priekš manis, tu vari šo lēmumu pieņemt. Ja? Tu vari šo lēmumu pieņemt, un tieši caur to tu ieraudzīsi savu spēku. Ja? Es tev pat aicinu izdarīt to par mani. Tu vari uztaisīt pāris elpas, dziļākas, dziļākas. Atvieglojuma elpā. Atvieglojuma elpa ir tā, ka tu tā kā nomet visu no pleciem, uztais arī ar skaņu. Ja tev ir iespējams šajā mirklī, aiztais arī cieta acis. Un sajūt sevī to, pasaki priekš sevis un sajūt tādu stingru lēmumu, ka es apņemos izglābt sevi. Es nezinu kā, es nezinu, kas tieši man jādara. Es neuzlieku sev termiņu, es sevi mīlot, sevi godinot, vienkārši soli pa solim apņemos izglābt sevi. Un iespējams, tu jau šajā mirklī jau sāc pamanīt, kā mainās tevī sajūtas.
Un es ticu, ka pavisam drīz tev mainīsies domāšana. Ka tu katru rītu piecelsies ar domu, kā man izglābt sevi. Sāks mainīties tava nervu sistēma, tava identitāte, tavas ikdienas izvēles. Ja? Un nebūs šie jautājumi, ja iepriekš varbūt ir bijuši jautājumi, kāpēc ar mani tā notiek, bet tev būs interesanti. Tā, ja es vēlos izglābt sevi, kāpēc es šodien gribēju šo pieredzēt? Ko es gribēju iemācīties no šīs pieredzes par sevi? Ja? Un nevis jautājums kā lai es tieku ārā no šīs situācijas? Ja? Neviens mani neatbalsta, ja? Neviens mani nesaprot. Ja? Un tu pārēji uz jautājumu, ok, situācija ir spiedoša, nav patīkama. Manai nervu sistēmai ir ko darīt tā. Ko es varu iedot savai nervu sistēmai šajā pārejas posmā? Kādu atbalstu es varu iedot? Kādi instrumentiņi ir manā rokas somiņā, ja, vai manā instrumentu kastē? Ko es varu iedot? Zinot, ka tas ir pārējoši. Ja, kaut kas te nepatīkama situācija, nav forši. Ko es varu iedot? Ja? Nav tas jautājums, ja? Nē, es varēšu tā kā beidzot dzīvot, beidzot justies labi tikai tad, kad. Ja? Tu saproti, ir lietas, ko tu vēl vēlies sakārtot dzīvē, bet tu neatdod varu. Tu saproti, ka tu šodien vari justies labi. Un kas ir tas solis, kas tev šodien palīdzēs izbaudīt to savu darīšanu? Un tiešām, mīļie, izbaudīt tas, ka jūs darat. Ja? Kā jums izdodas? Varbūt neizdodas kaut kas ar pirmo reizi. Mācību stundu paņemam, daram atkal. Ja? Daram atkal. Viss process uzlabojas tikai no darīšanas. Ja? Pat pētījumos par personīgo ietekmi atklājas tas, ka cilvēki, kuri uzskata, ka viņi spēj ietekmēt savu dzīvi, viņi biežāk sasniedz savus mērķus, viņi labāk tiek galā ar stresu, noteikti psiholoģiski noturīgāk un ātrāk atgūstas pēc grūtībām, kas ir paredzētas mūsu dzīvē. Savukārt tie cilvēki, kas izjūt to, ka tie ārējie apstākļi ir tie, kas nosaka, ja, viņi biežāk piedzīvo gan bezspēcību, gan trauksmi. Ja, un tas nenozīmē, ka tu visu kontrolē. Ja, tas nozīmē vienkārši to, ka tu izvēlies, kādu soli tu spērs nākamo. Ja, atceroties savu nodomu. Un no somatikas viedokļa šis lēmums nav tikai par domāšanas maiņu. Ja? Tas ir process, kurā ķermenis sāk piedzīvot, ka es varu būt drošībā arī tad, ja man neviens šobrīd neglābi. Ja? Un tas notiek tieši tajā brīdī, kad mēs sākam regulēt nervu sistēmu, mācāmies izturēt šo diskomfortu, viņš būs pārējošs, zinām, kā sevi un apgūstam prasmes, kā sevi nomierināt un sākam uzticēties sev. Ja? Tieši tā dzimst šī iekšējā drošība. Un es tev gribu iedot praktiskus soļus, ko darīt jau šodien pat. Numur 1. Tu vari arī rakstīt, tu vari domāt, spēcīgāk vienmēr būs rakstīšana, izrakstīt ārā, kas ir tas, kas ir tie cilvēki vai kas ir tie apstākļi, kurus tu gaidi, ka tie izmainīs tavu dzīvi. Ja? Kas ir tie apstākļi? Vai tev liekas, ka tu varēsi dzīvot tikai tad, kad tu dzīvosi konkrētā vietā? Vai tad, kad partneris sāks darīt tā, es darbā saņemšu paaugstinājumu, man būs tāds un tāds kilogramu skaits, ja? Vienkārši izraksti ārā, lai tu redzi. Un tajā pašā mirklī atsakies no domas, ka tas notiks. Atsakies no domas, ka partneris mainīsies, ka tu dabūsi paaugstinājumu, tu nedabūsi respektīvi paaugstinājumu, tu neiegūsi, tev nav šis svars iespējams šobrīd, ko es vēl minēju par piemēriem. Ja? Vienkārši atsakies, pieņem faktu, nebūs. Ja?
Tātad atsakies, šitas nebūs. Ja? Viss sarkans svītra pāri. Numur 2 solis. Paskaties savu ietekmi zonu. Ko tu vari izdarīt šodien jau mazu solīti? Ja? Mazu solīti. Ko tu vari izdarīt, ja? Lai parūpētos par sevi, ja? Lai atgrieztos pie sevis, lai izglābtu sevi. Ja? Nav jābūt tur jāmaina dzīves uzreiz. Maziņš solīts un izdari. Izdari, ja? Izdari. Arī to nēto soli. Katru solis numur 3 pavēro savu, pavēro to, ko tu saki un ko tu domā dienas laikā. Ja? Un katru reizi, kad tu pieķer sevi pie tā, ka tu sāc sūdzēties par partneri, vecākiem, bērniem, priekšnieku, kolēģi, nezinu, lietu, ja, sauli, kaut kādu situāciju, pajautā sev, kas ir tas, ko es šobrīd varu ietekmēt. Ja? Varbūt un te atkal ir tas fenomens. Ja ir kaut kādas lietas, ko es varu ietekmēt, es viņas ietekmēju, daru un dzīvoju tālāk. Ja ir kaut kādas lietas, ko es nevaru ietekmēt, es tajā netērēju enerģiju. Nu, ir saule, man ir karsti. Ok, nu es varu vainot to sauli. Vai es varu iet meklēt šo vietu, ko es varu ietekmēt? Es nevaru ietekmēt, cik stipri saulē karsēs. Nevaru. Ja, es varu ietekmēt to, ka es meklēju vietu, kur man ir vēsāks. Ja, tā ir mana ietekmes zona. Es meklēju, kā es to varu izdarīt. Ja, piemēram, ja kāds, varbūt kāds tev saka lietas, kas tev nepatīk. Ja? Tu vari pieņemt lēmumu par robežām. Ja? Tu vari pateikt, ka, ja tev nav konstruktīva kritika, ja, es nevēlos dzirdēt tavu viedokli. Piemēram, ja es gribēju dzirdēt tavu viedokli, es arī pajautāšu. Ja? Vai arī, es nezinu, kāpēc tu to teici, bet man tas sāpēja. Vai mēs varam vienoties, ka turpmāk, nezinu, tu man to nespiedīsi par šito pogu. Tu vari ietekmēt tikai to, ka tu to pasaki. To, vai tas cilvēks tā darīs, tu nevari ietekmēt. Ja? Bet tu izdari savu. Ja? Tu paziņo. Ja? Tu pasaki. Ja? Vienkārši, ko es varu ietekmēt, un to arī dari. Un 4. solis ir veidot pašai sev uzticēšanos. Un tā uzticēšanās būs tas, ka tu reāli ieplānosi laiku, lai atskatītos vakarā uz dienas notikumiem un paskatīties arī noteikti, ja tu pierakstīsi, tas būs vēl vērtīgāk, bet ja tu to izlaidīsi cauri galvai, arī ir pilnīgi ok. Ja? Kas ir, respektīvi, uzdot sev jautājumu, ko es izdarīju šodien tādu, kur es tā kā izvēlējos sevi, ja, kur es varēju sev paļauties. Ja? Un ieraudzīsi vienu lietu, ja, pēc tam nāks nākamā lieta, jo tu sev šādā veidā nostiprināsi to iekšējo drošību. Ja? Es izdaru pa jaunam, ok, un es nenomiru. Ja? Mēs nenomiru. Nu, tas tā pārnestā nozīmē, ja? Es izdarīju kaut kādas lietas, pat ja tur nav rezultāti, ja? Pat ja tomēr tas cilvēks, pieņemsim, runā kaut kādas tās lietas, bet tu izdarīji. Ja? Mēs skatāmies, ko tu izdarīji no savas ietekmes zonas, ja? Un par to lepoties. Tas viss lēnām atnāks, ja? Atnāks. Un noteikti, ja, tā kā ilūzijā, ka tu šodien atrisinās visas problēmas. Taču šodien tu vari pieņemt vienu lēmumu, ka tu pārstāji tātad gaidīt šo glābēju, bet tu pats sevi izglābi, pati sevi. Ja? Dzīvi maina brīdis, kad tu pārstāji gaidīt šos ideālos apstākļus un spēr soli. Ja, iespējams, šis būs lēmums, kuru pēc gadiem tu atcerēsies kā jaunas dzīves sākumu. Ja, un tas mainās, ja, kad tu pieņem šo lēmumu. To nevar īstenībā noteikt, tas nav tādā kalendāra posmā, ja, bet tas atnāk kaut kādā brīdī ķermenī, tā sajūta, kur pat
ārēji nav nekas pamainījies. Nu, kā piemēram, tu joprojām strādā turpat. Partneris tev ir tas pats, ja? Partneri, bērni tie paši. Arī izaicinājumi nav zuduši, bet tu jūti to savu pulti savās rokās. Tu jūti, ja tu jūti, ka tu vairs tā nereaģē. Ja? Tev vienkārši tev vienkārši tik interesanti paliek strādāt ar sevi, iepazīt sevi, izglābt sevi, ka tev tās lietas vairs tā, tev nespēja ietekmēt. Ja? Jo līdz tam to pašsajūtu noteica tas, kas notiek apkārt. Ja kāds bija neapmierināts, tu arī sāki justies iespējams slikti. Ja kāds tā kā sāka apšaubīt vai nenovērtēja ar pietiekamu atzīmi, tā teikt, tu sāc vienkārši sevi apšaubīt. Ja tu esi izveidojis kaut kādu plānu, un kaut kas nenotiek pēc plāna, vienkārši pats pazūd miers, atnāk kaut kāds haoss. Vai arī apkārt valda haoss, arī tevī ir šis haoss. Ja? Iepriekš tātad, pirms tam, dzīve ir atkarīga no apstākļiem, no citu izvēlēm, no citu noskaņojumiem, no citu viedokļu, no citu spējām mainīties, taču brīdī, kad tu ej pie sevis, atpakaļ pie sevis, izglāb sevi, tu kļūsti par šo autoru, un pieņem lēmumus, kas ir saskaņā ar tavām vērtībām. Tu uzņemies atbildību par savu mieru, par savu veselību, par savām attiecībām, par savu izaugsmu, par to, kādu dzīvi tu vēlies veidot. Ja? Un vēl viena svarīga lieta, kas citiem liekas, tas ir egoistiski, es tikai ar sevi, bet nē. Īstenībā, un es to varu teikt gan no savas pieredzes, gan no savu klientu pieredzes, tas nenozīmē, ka pārējie cilvēki, kas ir tavā dzīvē, kļūs mazāk svarīgi. Nē, gluži pretēji. Tevī būs spējas, tās sajūtas, viņus mīlēt vēl dziļāk. Tā patiesāk, tu ieraudzīsi, cik viņi ir brīnišķīgi. Kaut kādas lietas tu vienkārši nepamanīji. Tu varēsi būt vēl atvērtāka, tuvāks. Taču viņi vienkārši nenosaka to tavu virzienu, viņi nevada dzīvi. Viņš ir cilvēki, kas iet tev blakus. Mēs ejam katrs savu ceļu, pārējie tikai liecinieki manam ceļam. Tikai liecinieki, viņi pieredz to, ko es esmu izvēlējusies. Tikai tur nav cita loma. Nav cita loma. Katram sava dzīve, katram savi lēmumi, katram savs ceļš. Un tavs uzdevums nav nodzīvot viņu dzīvi. Tavs uzdevums ir nodzīvot pilnvērtīgi savējo. Tā, kā patīk tev, tā, kā tu jūties labi. Un tajā mirklī, kad tu paņem to kontroli atpakaļ sev, tev pazūd tā vēlme pat kontrolēt citus. Pazūd vajadzība kaut ko pārliecināt par kaut ko, pazūd gaidīšana, ka kaut kas mainīsies. Jo tas tiešām paliek tādā fonā, kad nav tik interesanti. Nav interesanti, jo ar sevi strādāt paliek tik interesanti, sevi izglābt tik interesanti, un tas sāk sagādāt patiesu tādu prieku un patiesu zināt, kas vēl ir iespējams. Ja jau es iepriekš domāju, ka šito nav iespējams sakārtot, bieži vien, piemēram, manā pieredzē cilvēkiem ir ļoti grūti sakārtot attiecības ar vecākiem. Ir kaut kāda aizvainojums, kaut arī sapratne, kad vecāki dara savu labāko, bet kaut kur viņš iekšā ir. Un es vienmēr saku, šis ir tavs trampolīns. Šis ir tavs, uz kura tu varēsi izmērīt. Viņi joprojām tie vecāki paliek tieši tādi paši. Un tad ir tā atklāsme. Es nekad nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt. Bet notiek. Simtiem, tūkstošiem stāstu esmu bijis blakām. Kas vēl ir iespējams? Un tad tik sākās. Rodas miers ar to, ko tu vispār dzīvē dari. Miers par to, kā tu to dari, cik lielā tempā. Tu varbūt gribi skriet, varbūt tu gribi to darīt bruņurupuča ātrumā.
Jo tā ir tava dzīve, un tu par to uzņemies atbildību. Ja tu pakritīsi, tu zini, ok, tas būs priekš tevis ok. Ja? Varbūt kādam liksies nav ok, bet tev būs ok. Ja? Un tas ir tas brīdis, kad tu sāc dzīvot daudz brīvāk, ja? Jo nav tie citu noteikumi, ja? Nav tā vēlme izpelnīties kaut kādu pieņemšanu un vienkārši dzīvot savu dzīvi. Un, manuprāt, šis ir viens no skaistākajiem pieaugšanas, tiešām pieaugšanas mirkļiem. Ja? Kad tu saproti, kad neviens neatnāks, ja, un tavā vietā nenodzīvos to dzīvi, kad tu pats esi kļuvis tātad par šo cilvēku, uz ko var paļauties, un tu priekš sevis esi pats kvēlākais fans, ja? Visvairāk sēdi tribīnēs un atbalsti sevi un priecājies par sevi. Un tas ir stāvoklis, kuru ir iespējams sasniegt ikvienam, arī tev. Un ja tev šī epizode atsaucās, iespējams, tu esi gatava nākošajam solim. Tieši kurs somatiskās transformācijas ceļš nav par to, ka tev kāds izglābs, bet tas ir ceļš, kurā tu soli pa solim mācies kļūt par savu noteicēju. Ja tu iemācies regulēt gan nervu sistēmu, gan sajust sevi, gan pieņemt lēmumus, kas ir balstīti tavās vērtībās, un veidot dzīvi, kurā tu jūties ar vien labāk. Tāpēc, ja arī tu jūti, ka tev ir vajadzīgs paņemt šo dzīves pulti savās rokās, es ar prieku būšu tev blakus šajā ceļā. Mēs sākam jau 19. septembrī. Visa informācija par šo kursu ir atrodama, par šo ceļu, es viņu nošaukšu par ceļu, ir atrodama zem šī video, un es tev ļoti priecāšos satikt kursā. Un noteikti es tev priecāšos redzēt arī nākošajā epizodē, tāpēc, ja tu vēl neesi abonējis manu kanālu, abonē, tā tu saņemsi notifikāciju, ziņojumu par to, ka ir jauna epizode, un tā būs intervija ar vienu no iepriekšējās kursa dalībnieci, kas iegāja kursā uz 200%. Un tieši tā arī izdarīja. Pateica sev, ka viņa to dara sevis dēļ, un rezultātā ir uzlabojusies ļoti fenomenāla dzīves kvalitāte, un beidzot ir iestājies miers, pat ja apstākļi nav tie labākie. Ja? Viņas gadījumā viņa konkrēti šobrīd ir darba meklējumos. Tāpēc paldies tev, liels, ka biji kopā ar mani. Šis ceļš noteikti nav ejams vienam. Padalies, arī priecāšos, ja tu padalīsies komentārā, kas ir tas, ko tu, kā vismaz vienu domu, paņemsi līdzi no šīs epizodes? Kas ir tas, kas ir tā doma, ko tev vajadzēja sadzirdēt tieši šobrīd? Jo dažreiz šis viens uzrakstītais teikums var kļūt par sākumu pilnīgi jaunam dzīves posmam, un caur sevi tu vari arī iedrošināt vēl kādu. Paldies tev liels! Un uz tikšanos jau pavisam drīz nākošajā epizodē ar Kristīni.